manos tekstos viņa, protams, parādījās no paša sākuma jau, un tas ir tipiski ar mani saistīts, jā, ar to, kā es esmu kā cilvēks veidojies un kā es esmu veidojies arī kā autors. Jā. Īstenībā ironija tas ir galvenais, laikam, kaut kāds izpētes moments, pašanalīzes moments, sevis pašanalīzes moments, kas vispār manos tekstos ir. Tikai es tā ilgi mēģināju saprast, kas tas ir, bet beigās secināju, ka man izdevās vienā brīdī uzdoties vienam vārdam, kas man tā vairāk izskaidroja, ja, kas tas ir, un tas ir vārds postironija. Tas ir būtībā vienkārši izsakoties ironija par pašu ironiju. Ja, tātad būtībā tas ir stāvoklis, kurā šis autors, viņš vērš to pašu procesu, ko ironists vērš pret nopietnību, pret pašu ironiju. Kā rezultātā tu it kā visu laiku atrodies tādā neskaidrības stāvoklī, kā tev tas būtu jāuztver, vai ir adekvāti to uztvert kā ironiju, ar smiekliem uz to reaģēt vai nē. Un jā, šis stāvoklis faktiski laikam ir tas man tuvākais pat tādā gadījumā, ja es jau kaut kā šo gadu laikā esmu apaudzis, zinām, tādu racionalizācijas čaulu un jau skatos uz to varbūt nedaudz sacešanāt. Kā tev šķiet, kāda vispār no šī brīža jau tagad viedokļi ir dzejas nākotni lasītāju, rakstītāju, lasītāju tīpaši būs vairāk, nekas nemainīsies, vai varbūt tās dzeja pēc kāda laika vairs nebūs nevienam aktuāli? Tas gan būtu liels brīnums, ja dzeja vairs nebūtu nevienam aktuāli, tad mēs sāktu ieiet kaut kādā pilnīgi unikālā laikmetā, jā, jo dzeja ir bijusi aktuāla visas cilvēces pastāvēšanas laikā būtībā. Ar pirmo tekstu rašanos viņa tā arī nekad nav pazudusi. Jā, tur Hēgels tur savulaik prognozēja, ka māksla aizies kā šī dialektiskā procesa pārējoša parādība, bet es īsti šādai prognozei neticu. Es domāju, ka dzeja pastāvēs vienmēr un viņa mainīsies attiecībā no kopīgā kultūras konteksta, no tā, kas tajā brīdī cilvēkus interesē, kāda tajā laikā vispār būs attieksme pret mākslu. Jā. Mēs piedzīvojam padomju laiku ar milzīgām tirāžām dzejas, jā, kad dzeja vienlaicīgi izpildīja daudz citas funkcijas. Jā. Viņa bija arī Ēzapa valoda tekstiem, ko nedrīkst runāt. Viņa bija būtībā kaut kāds iespējams aizpildīt diezgan ierobežoto dažādu mākslas pieejamību. Ja, nevarēja tā aiziet uz 100 dažādām teātra izrādēm, izlasīt daudz grāmatas un pārslēgt pogu televizoru kanālam un tā sakot, no viena kultūras kanāla uz citu. Ja. Tātad bija zināms tomēr kultūras deficīts, ja, kur rezultātā, protams, tā māksla, kas pastāvēja, viņa varēja tā sakot, piesaistīt lielāku interesantu loku nekā šobrīd, kad tā konkurence ir daudz lielāka. Un kas ir pats interesantākais, par ko es tāpat nebiju aizdomājies, bet ko es izlasīju kaut kādā vienā diskusijā, proti, ka dzeja tajā laikā būtībā jauniem cilvēkiem aizvietoja tās pašas emocijas, kas šobrīd viņam ir rock koncertā. Jā. Tā būtībā tā stadionu dzeja, jā, kad tas vārds suģestē. Jā. Šobrīd tu aizēji uz to savu
tuvās roka grupas koncertu, un to viņi dabūja. Bet tajā laikā tomēr tā estrāde bija tik ļoti tāda, zinām, sterila, ka tur, tā sakot, visas emocijas dabūt nevarēja. Domzīmē šajā numurā ne tikai tavu atdzīvojumu, bet arī tā tevis paša dzejas kopa, un tā noteikti zināmā mērā piesaka pavisam drīz gaidāmo jauno krājumu, ko tiešām mēs jau gadiem mēs kā lasītāji gaidām, bet tad, beidzot, par iepriekšējo krājumu, piemēram, Rokpelns teica, raksturoja tevi kā pilsētas dzejnieku, kurā intelekts iet roku rokā ar spontanitāti, un mēs zinām tavas smalkās un elegantās stilizācijas un jau pieminēto ironiju, bet kas notiek jaunajā krājumā, ko mēs tur redzēsim, kādas varbūt jaunajās vēsmas virzieni, kas tur būs. Ilgi man tie krājumi top, no vienas puses droši vien tāpēc, ka sliņķis esmu, ja? Bet ne tikai. Šīs grāmatas arī sakarā, man liekas, te nospēlēja lomu kaut kas varbūt man iepriekš nav bijis. Man bija žēl arī šķirties no tās grāmatas. Tāpēc, ka būtībā man grāmata tas kaut kāda posma noslēgums. Gan pirmā, gan otrā grāmata man noslēdz ļoti, zinām, fundamentāli kaut kādu posmu manis pašizpētes, ja, procesā. Un šajā grāmatā būs ļoti daudz austrumu motīvu, tāpēc man nav ne mazākās nojausmas, kāda būs reakcija. Iespējams, es pilnībā pieļauju un pilnīgi akceptēju, ka tā grāmata izraisīs lielu nesapratni. Tā pirmā doma droši vien bija saistīta ar mēģinājumu norobežoties no tās rietumu kultūras, kurā es sāku izjust kaut kādas tādas klaustrofobiskas sajūtas. Tas ir, ja mēs iedomājamies kultūru kā tādu milzīgu pilsētu ar daudz ieliņām, kur ir lielākas ielas un mazākas ieliņas. Tas skaidrs, ka tu nekad visas tās ieliņas izteigāt nevarēsi. Bet rietumu kultūrā es vienā brīdī sajūtu, rakstot šajā jau otro grāmatu, ka es ieeju kaut kādā mazā interesantā ieliņā un viņa apraujas atkal uz vienu lielu bulvāru, pa kuru jau ir steigāts 100 un 1000 reizes. Un tā sajūta, ka tu nedabūji to telpu pastaigai. Un tad vienkārši aizejot no turienes projām, tu pēkšņi atklāji, ka tu visu laiku saskaries ar kaut ko pārsteidzošu. Tevi visu laiku, teiksim, šajā austrumu kultūrā izbrīna viss. Jā. Tu jūties tādā bērnu dārzā nonācis, ka tev atkal visu no jauna kaut kādā ziņā ir jāiemācās. Bet droši vien tas pamatmoments, no kura vispār tā interese sākās, viņš jau bija saistīts tieši ar to, ka es gribēju aiziet prom no tā, kas man interesēja otrajā grāmatā. Otrajā grāmatā es kaut kā mēģināju tikt skaidrībā ar jautājumu par ironijas un kristietības attiecībām. Jā. Jo man vienmēr interesējas šis te agelasta tēls, tātad cilvēks, kas nesmējas. Un kristietībā ir tāda interesanta kultūras zīme, formula, ka Jēzus Kristus nekad nesmējās, kas saglabājās būtībā līdz pat 20. gadsimta vidum, kad postmodernās kristietības ietekmē tas kaut kādā ziņā sāk mainīties. Un noslēdzot šo, šīs tēmas izdzīvošanas posmu, man radās jautājums, bet kāpēc ir pretēja kultūras zīme, proti Budas smaids? Pirmajā brīdī es tajā saskatīju kaut kādu zināmu paradoksu, jo es ļoti tādu fundamentālu pretējību starp kristīgo un budistisko
ētiku, tāpēc, ka ironija vienmēr saistīta ne tikai ar estētiku, bet arī ar ētiku, pastarpināti, bet viņa tai nemitīgi pieskaras, es nemanīju. Un tas paradoks mani diezgan ilgi mocīja, kamēr es vienā amerikāņu tēlnieka grāmatā neuzgāju tādu frāzi, kur es likšu arī būtībā sava krājuma priekšā kā moto, un šī frāze, es tagad mēģināšu viņu tā pēc galvas nocitēt, bija tāda, jā, tas bija attiecīgi rakstā, kas saucās Budas smaids. Šis smaids, tā saucamais risus sardonicus, ko pie līķa stinguma krampjiem izsauc sejas muskuļu saraušanās, atstāja satriecošu iespaidu uz zinātni vēl nepazīstošo hinduistu un budistu prātiem. Lūk, un šī frāze savukārt atstāja satriecošu iespaidu uz mana prāta, ja, un tajā brīdī es sapratu, par ko būs tā grāmata, ja, kas man ievilka, ja, tajā dīvainajā ceļojumā, ja, kurā es šos 7 gadus pavadīju un negribēju līst no viņa laukā, ja, un to grāmatu izdot. Kā bērnībā es vienu brīdi biju ļoti aizrāvies ar Japāņu kultūru. Es to biju aizmirsis, bet tie bija 90. gadi, tad nāca viss kaut kas iekšā, un viena no lietām, kas tādā laikā arī nāca iekšā, tas bija visādas austrumu cīņas. Es pat kaut kādu gadu pastaigāju uz kaut kādām tādām apšaubām rakstura nodarbībām. Teiksim, šobrīd kaut kā mēģinot to kultūru vairāk saprast un kaut kā arī pieiet no viņas caur arī valodu. Es kaut kā sāku nedaudz paskatīties, kā veidojas vispār tā hieroglifiskā valodas izjūta, ja, kā tas ir Ķīnā, kā tas ir Japānā. Es pēkšņi atcerējos, ka es taču bērnībā tās japāņu fonētiskās zilbes kaut kad esmu mēģinājis iemācīties. Tā kā tas izraka no manas sen aizmirstās, izslēgtās atmiņas kaut kādus slāņus, kas man bija tajā laikā uzrunājušas. Bet tas bija jau sen aizmirsts, jā, tas bija pazaudēts līdz ar to. Es nezinu, vai es varu atbildēt, ka mani pirms tam interesēja, droši vien interesēja, jā, bet šī pienākšana bija pilnīgi no cita aspekta. Lasīju tavā profilā, ka tu biji ierakstījis tādu, vismaz man acis tur aizķērās pie tās frāzes, tādu diezgan skaudi, man viņa likās patiesībā vientulīgi pūlīgi. Bet, ja mēs skatāmies uz dzeju, uz poētiku, vai tu varētu teikt, ka tu redzi sev kaut kādus gara poētikas, vismaz līdzniekus, un kā tev šķiet, vai ir iespējams runāt, kā reizēm arī jautā par šo dzejas paudzi, par virzienu vismaz, vai kaut kas tāds eksistē, vai kaut kā tādu tu jūti šobrīd? Man liekas, ka mēs dzīvojam jau laikmetā, kad virzieni vairs nav tik ļoti aktuāli, kā tas bija, teiksim, 20. gadsimta sākumā, kad tiešām veidojās visādi grupējumi, skolas virzieni, jā, kaut kādas teorētiskās, veidoja savu teorētisko pamatu, manifestus rakstīja. Šobrīd tie dzejnieki tomēr ir zināmi vienpatņi, agrīnā savā kaut kādā izpausmē, kad viņi tikko sāka rakstīt. Viņi daudz ietekmējas no jaunākās literatūras viens no otra. Jā, tātad viņu teksti kā veido kaut kādu vienotu jaunu, teiksim, līdzīgu rokrakstu, kas iezīmē, teiksim, kaut kādas 10 gadus specifiku tai literatūrā, bet pēc tam man liekas, ka tomēr katrs sāk kāpt pamazām tai savā kalnā, kurā aizvien mazāk un mazāk tādas tiešas radniecības un ietekmes parādās. Man liekas, ka es esmu aizgājis tādā no vienas puses pilnīgi savā virzienā. Man faktiski vairāk interesē
lietas, kas ir tik ļoti marginālas, jā, ka droši vien neviens cits arī par viņām vairāk arī nereflektē šeit. Jā. No otras puses, jā, man kaut kādā ziņā pārsteidza šis termins, ko es jau iepriekš minēju, postironija, jā, kad es pēkšņi sapratu, ka laikam es neesmu vienīgais, kuram tas ironijas laikmets izraisa nedaudz cita veida pārdomas. Jā. Grāmata praktiski droši vien iznāks nākamā gada sākumā, es tā prognozēju. Man šobrīd ir vēl pēdējie slīpējumi, jāpabeidz, ir saņemts Kultūra Kapitāla fonda atbalsts. Grāmata iznāks izdevniecībā Neputns, kur ir iznākušas arī abas manas iepriekšējās grāmatas. Krājums sauksies Zāles pret nemirstību. Es varu izstāstīt anekdoti, literāru anekdoti, kā šis nosaukums radās. Jā. Man, kad es rakstu iepriekšējo grāmatu, bija viens dzejolīts. Man bija 3 dzejolīši, ko man ieteica redaktors Jānis Rokpelns izmest laukā. Un vienā no tiem, es 2 arī izmetu, un vienā no tiem 2 dzejoļiem bija rindiņas Krišnīts Večiņai sola Zāles pret nemirstību. Un tad, kad man Rokpelns teica, ka to dzejolīti vajadzētu izņemt laukā, dzejolīts varbūt arī nebija labs, bet tās 2 rindiņas man likās būtiskas. Un es teicu, labi, es to izdarīju, bet es kaut kā citādi to realizēšu. Un tā 2 rindiņu vietā tāpa vesels krājums. Ir literāra akadēmija, jauno rakstnieku lietas un ganīšana un ievirzīšana. Tomēr tajā literatūras lauciņā tādā nopietnākā veidā, gan ar lekciju kursiem, gan ar mēsladarbnīcām un tā tālāk. Es, protams, pat neriskēšu tev jautāt šo tradicionālo, ko mēdz uzdot par to, vai var iemācīt rakstīt, jo tiešām taču ir skaidrs, kāda būtu atbilde uz šo jautājumu, bet kā tu raksturot, kas šobrīd notiek tajā visjaunākās paudzes rakstošo cilvēku jomā un lietā un darīšanā, varbūt kādi ir jaunie tādi interesantie, spēcīgie vārdi vai virzieni, ko tu mani, vai kaut kas mainās, kaut kas jauns un spēcīgs nākums iekšā literatūras telpā. Jā, man ir tas gods un laime vai nelaime, to var dažādi skatīties, jā, jo līdz ar to man ir mazāk pārsteigumu. Man liekas, ka citiem, kuri ar literāro akadēmiju tik cieši nav saistīti, viņiem to pārsteigumu ir vairāk literatūra. Jo es spiests vērot kaut kādā ziņā to jaunu autoru no tā brīža, kad viņš sāk savus pirmos tekstus līdz tai grāmatai. Visus šos te gadus arī es tomēr redzu, ka literatūras procesā nekāda pārtraukuma nenotiek. Apmēram pēc 5-6 gadiem nāk iekšā jauna paudze. Jā, tātad sākotnēji viņi vienkārši kaut kur tā aplīpa ap kaut kādu, ap kaut kādu vienu gadu, teiksim tā nosacīt. Jā, kāds ienāk agrāk, kāds ienāk bišķi vēlāk, jā, bet tad viņi kaut kā sagrupējas noteikts autoru posms šo te 5 apmēram gadu posmā. Un tad paiet kāds laiks, un tad nāk nākamā paudze. Un ik pēc 5 gadiem tās paudzes nomainās. Un reizēm viņas pat nenomainās tik ļoti chronoloģiski, jā, jo piemēram, Treiberga un Zeļģa paudze parādījās literatūrā no sākuma, un tikai pēc tam parādījās Viguls un Ostups. Bet chronoloģiski no sākuma izdeva Viguls un Ostups grāmatas, un tikai pēc tam iznāca grāmatas, teiksim, Treibergam un Zeļģam. Tā kā, tā sakot, cilvēkam no malas tas process bišķi izskatās citādi. Un tad var, protams, tikai jautāt, kāpēc
kāda viena paudze izdod tās grāmatas daudz vēlāk, un cita paudze izdod tās grāmatas daudz ātrāk. Un tagad arī es varu teikt, ka jā, šobrīd atkal ir jauna paudze, kurai sāk parādīties tikai pašas pirmās publikācijas kaut kur periodikā, kuri vēl liela daļa mācās vidusskolā, bet kuri ir spēcīgi vārdi. Es saprotu, domzīmēs arī viens tāds būs. Jā, nu, tad attiecīgi šie autori šobrīd, nu, viņi piedalās kaut kādos arī atsevišķās literārās akadēmijas aktivitātēs, un man liekas, ka tā būs spēcīga paudze. Nu, protams, mēs varam definēt, ka rakstīt nevar iemācīt, ja, ka tas ir tomēr tā kā no dieva un talanta arī lielā mērā jautājums, bet es pats sev atceros Samanas aizspriedas meistardarbnīcas laikā, man šķiet, ka man noteikti, bet es domāju arī citiem tas bija, tā kā, nu, man šķiet, ka beidzot meistardarbnīca mums jau tas, teiksim, arī tas līmenis, ja nu par tādu varētu runāt, noteikti bija augstāk nekā viņā ieejot, sākot to visu. Kā tu redzi, vai tomēr nav tā, ka tas ir kaut kāda tāda iespēja pirmkārt būt tajā apritē un varbūt tās tiešām, nu, ar tādu lielāku impulsu ienāk literatūrā, kas dod tomēr iespēju varbūt tās to briedumu sasniegt straujāk. Jā, iemācīt neko nevar. Es teiktu, ka vispār iemācīt neko nevar. Jā. Tur ir cilvēkam pašam jābūt atvērtam tam, ko viņš dara. No otras puses, es neesmu gluži pārliecināts, ka eksistē tāds dzejnieka gēns vai tur DNS, jā, attiecīgi, kas nosaka, ka lūk, šis te cilvēks izveidosies par dzejnieku, bet lūk, šitam tā bioloģiskā struktūra ir citāda, un tāpēc viņš par to dzejnieku neizveidosies. Protams, es tā sakot, arī nenoliedzu, ka kaut kas tāds varētu būt. Bet kopumā, nu, dzejnieks jau arī viņš nesāk rakstīt savus tekstus tajā brīdī, kad viņš piedzimst un kad viņam pirmie zobi tur mutē parādās. Jā, pat dzejnieku kļūst pamazām. Tātad visas dzīves gaitā ir kaut kādi apstākļi, vide, kurā viņš nonāk, tā veidojas kaut kāda viņa domāšanas īpatnība, attiecības ar kultūru, attiecības ar pasauli, attiecības ar eksistenci, kuras liek viņam sākt izpausties dzejā. Un te ir svarīgi atkal pieslēgties tai pasaulē, vienkārši sākt lasīt arī labu dzeju un šo valodu sākt izjust, jā, sākt viņu lietot. Un literāra akadēmija, viņa kaut kādā veidā, jā, tas ir tāds īsts posms, kurā tu vari koncentrētā veidā sastapties ar cilvēkiem, kam ir līdzīgas intereses, kur tev būs, palīgos, tev nāks profesionālāki autori, kuri ar to jau nodarbojas daudz ilgāk, kur tu vari uzzināt par tiem ritiņiem, kas jau pirms tevis ir izgudroti, kur tu vari iemācīties izvairīties no kaut kādiem grābekļiem, kuriem kāpj virsū visi jauni autori. Bet pats svarīgākais, ko es vispār redzu literārajā akadēmijā, tas ir iemācīšanās ieraudzīt savu tekstu no malas. Tas ir iemācīšanās, kas ir meistardarbnīcās, ka tev ir daudz lasītāji, kuri var tev kaut ko pateikt par taviem tekstiem un kā viņi šos tekstus ir izlasījuši. Tāpēc, ka tas ir milzīgs šoks autoram, kurš ir uzrakstījis tekstu un kuram liekas, ka viņš uz tā papīra ir uzlicis visu tik ļoti skaidri un saprotam vai nesaprotam vai kā, bet izjūtami, kā viņš to ir pārdzīvojis. Un tad, kad to tekstu iedod citam lasīt, tad izrādās, ka viņam ir cita dzīves, cita valodas pieredze, un viņš to tekstu izlasa citādi. Un varbūt kaut kas viņā tajā tekstā neuzrunā. Un tad ir tā iespēja kaut kādā veidā sākt apzināties, ja, to, ka tie cilvēki lasa tos tekstus dažādi un mēģināt kaut kādā veidā teksta radīšanas laikā atvieglot to komunikāciju, ja, starp lasītāju un tevi kā autoru, lai tas, ko tu uzraksti,
Viņš kaut kā citādi rezonēs ar to lasītāju, bet lai viņš varētu rezonēt. Un tas, ko droši vien mācās vispār visas dzīves laikā, bet literāra akadēmijā, es domāju, tas var tā koncentrētā veidā dot pamatus. Paldies Ronaldam Briedim par interesanto sarunu. Tiekamies Domu zīmes lapusēs, literatūrā, dzejā, atzejā un